28. jūnijā atbraucam uz Stokholmu, kur pavadījām laiku līdz 30. jūnijām. Pa 2 dienām daudz ko paspējuši pieredzēt un izzināt. Projekta sagatavošanas posmā jaunieši aktīvi planējuši aktivitātes, maršrutus un arī apskatas objektus katra valstī. Mobilitātes laika izmantojam arī neformālas mācīšanas metodas ar mērķi veicināt jauniešu ar redzes traucējumiem patstāvības prasmju uzlabošanu. Reāli būtu sketči, ja viņš reāli pakas. Viņš nav īsts. Jaunieši meklē, kur ir kaut kas, kas saistīts ar Iron Boy Stokholmā. Jā, malacīgi. Uzliekam, kā mums tur aiziet. Kā viņš man prasa, lai es ielādēju gūmē? Cik līdz turienē jāiet un mēģinām mūs aizvest? 1 minūte. Labi. Jaunieši mācās izmantot navigācijas aplikācijas un ar radošiem uzdevumiem izpēta pilsētvīdi. Varam iziet taisi? Labi, jaunieši. Kas ir šeit? Šeit ir? Šeit ir? Šeit ir? Šeit. Tikam? Man likās šajā. Tikas šeit? Jā. Man likās otrā. Šītas, ne? Jā. Kā kurš valsts Dianu? Dzels zēns. Pazīstams kā mazais zēns, kurš skat. Kas? Nē. Uz laimi. Un šādi džins iznāk. Jā. Šaurāk ieliņā Stokholmā. Aha. Un vod viens. Jā, tieši tā. Переулок Мартена Тротнига. Tieši tā. Kā te? Martena Trotniga. Labi. Diana stāsta, kas ir tas. Paskaļi, lai viss te. Tā, lai visi dzird. Jaunieši izjūt piederības sajūtu Eiropas Savienībai un pārvarot šķēršļus iesaistās komunikācijā arī ar blakus cilvēkiem. Yesterday I was buying from you, it's very delicious. And I have my little tips for you, like a gift. It's a gift for you. It's a gift Thank you very much. It's from Latvia. We are from Latvia. Yeah, yesterday it was together here. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you. Jaunieši iedrošināti mēģināt ko jaunu un izaicināt sevi dažādas aktivitātes. Apmeklējam Skansenes brīvdabas muzeju, kur Alīna, būdami neredzīga, izmēģināja sevi saudabīgā atrakcijā. Kā jaunieti teica, agrāk gan nemēģinātu ko tādu darīt pati. Apmeklējot parka zoodārzu, mums bija iespēja ne tikai apskatīt dzīvniekus, bet arī paglaudīt. Tālāk devamies ceļā nākamajā galamērķi uz Helsinkiem.